Mūsdienās elektrībai ir neaizstājama vieta mūsu ikdienā, taču ir liela atšķirība, vai tu to lieto nevajadzīgi vai tikai nepieciešamības pēc. Galda dators, laptops, televizors, jaudīga skaņu sistēma, DVD atskaņotājs, gaisma, kaut arī ārā ir gaišs, un vēl citas elektroierīces pa visu māju. Tas viss it kā liekas nekaitīgi un ikdienišķi, tikai lielāks rēķins viņa vecākiem. Bet ja mēs skatāmies globāli, tad, lai Niklāviņu un viņa draugus apgādātu elektrību, ir nepieciešama elektrostacija, un paši zināt, nekas nav mūžīgs. Šie ir kadri no pagājušā gadsimta milzīgās traģēdijas Černobiļā. Vai visu šo platību izpostīšanu un visu šo cilvēku dzīvības bija tā vērts? Es domāju, ka nē, un tāpēc mēs izdomājam mazliet pārmācīt Niklāviņu un iemācīt viņam, kā uzvesties. Let me take care of him. Tagad Niklāviņš ir iemācījies, kā apieties ar elektrību un to taupīt. Vai arī tu vēlies, lai mēs tevi iemācam? Lai jums un mums laba diena. Izslēdziet elektrību. Ja nē, mēs atnāksim jums iemācīt, kā to izdarīt. Šie ir kadri no pagājušā gadsimta milzīgās traģēdija.